Es esmu Mārcis Leja, gastrocentra gastroenterologs, un šodienas tēma mums ir zarnu vēži, jeb kolorektālā vēža agrīna diagnostika un šī vēža skrīnings. Agrīna diagnostika ir cilvēkam, kuram ir kādi simptomi. Skrīnings savukārt ir vērsts uz to iedzīvotāju grupu, kuriem nav nekādas simptomu un sūdzību, kur jūtas veseli. Runa ir par vecumu grupu no 50 līdz 74 gadiem. Tas nozīmē sākotnēji veikt testus, tad tiek vēdera izējas materiāls analizēts uz to, vai tur nav paslēpies asins pieaugums, un gadījumā, ja šis rezultāts ir pozitīvs, cilvēki tiek nosūtīti attiecīgi zarnu endoskopiskai izmeklēšanai. Tas, ka tests ir pozitīvs, tas vēl nenozīmē, ka ir kaut kas slikts. Vairumam cilvēku neparādīsies nekāda ļaundabīga lieta, tā kā nav jābaidās no tā, bet ļoti svarīgi ir testu veikt. Tajā gadījumā, ja rezultāts ir negatīvs, tad varētu dzīvot mierīgi nākamos 2 gadus līdz nākošā testa veikšanai. Jau minimāli simptomi šajā vecuma grupā pēc 50 gadiem varētu likt domāt, ka ir nepieciešama izmeklēšana. Ja ir pamanīts asins pieaugums pie vēdera izējas, ja ir izmainījusies vēdera izēja, kāda viņa nav bijusi iepriekš, ja ir mazasinības pazīmes, šajos gadījumos visos vajadzētu veikt savulaikus diagnostiku. Zarnu vēzis attīstās gana ilgā laika periodā, vismaz 10 gadu periodā, tātad šos te pirms vēstnešus zarnā specifiska polīpu grupa, adenomatozu polīpi, ir iespējams gan noteikt, gan arī likvidēt. Ja šie te polīpi tiek likvidēti, pārliecinošam vairumam arī audzējs, ļaundabīgs audzējs nekad neattīstās. Novēlota audzēja gadījumā arī ir iespējama ārstēšana nenoliedzami, bet rezultāti noteikti nebūs ne tuvu tik labi kā agrīnas stadijas audzēja noteikšanas gadījumā. Nedrīkstētu baidīties no endoskopiskiem izmeklējumiem, kolonoskopiju, jo diemžēl mums ir situācija, ka pēc tam, kad tiek saņemti pozitīvi testa rezultāti, ir cilvēki, kas neaiziet uz šiem izmeklējumiem, un tas ir galīgi nepieņemami. Ir noteikti vērts pasakot saviem simptomiem, un ja vecumā 50 un vairāk parādās kādi trauksmes simptomi, ir vērts vērsties pie ārsta un veikt saulēcīgu izmeklējumu. Un noteikti izmantot šo te iespēju, ka valsts sedz skrīninga izmeklējums, un es domāju, tad mums būs iespēja pasargāt daudz cilvēkus no priekšlaicīgas dzīves kvalitātes samazināšanās tieši šī te audzēja dēļ.